Man bija sapnis, bija divas mašīnas garāžā. Vienā mašīnā sieviete un otrā viņas dieva izredzētais vīrietis. Sieviete izkāpa no mašīnas, un kad viņa paskatījās uz viņa mašīnu, vīrietis bija noliecies. Viņš kusa, stresains, viņš burtiski zaudēja savu prātu. Un viņa skatījās uz viņu. Viņa gāja viņam palīdzēt, bet kad viņa atcerējās visus noraidījumus no viņa atcerējās, ka tā nav viņas vieta un aizgāja prom. Mašīna nozīmē mērķis, bet tā bija stagnācijā, tā bija garāžā. Viņš nekustējās no vietas, sabruka, viņa ego, piedzīvoja iekšēju sakāvi vai pazemojumu, pārliecību par sevi, augstprātība tika sagrauta, saprata, ka nav tik nepārspējams, kā bija domājis. Pazemība nākusi no vainas sajūtas. Kauns bija pār visu seju, un tajā momentā, kur viņa mēdza iejaukties agrāk, vienmēr nāca palīgā, tajā momentā viņa saprata, ka vajag nolikt robežas, viņa saprata, ka vajag sevi pasargāt, viņa saprata, ka tā nav viņas cīņa, ar ko cīnīties. Tavai sirdī ir jābūt mierā, tu zini, ka Dievs ir tas, kas saved kopā cilvēkus, viņai nav iemesla atvērt durvis mašīnai, lai viņu mierinātu. Šī vīrieša ego sabrukšana, tu baroji viņa ego lika viņam domāt, ka tu vienmēr būsi blakus. Viņa ego ir tas, kas liek viņam domāt, ka tiks cauri par to, ko sev atļāvi nodarīt. Viņa ego ir iemesls, kāpēc viņš tā izturas pret cilvēkiem, tā kā izturas. Tam ir jāsabrūk, tam ir jābeidzas, tāpēc beidzi barot to katru reizi, kad tu glābi. Katru reizi, kad esi blakus, katru reizi viņa rīcība turpinās, jo tu baro viņa ego, tu esi viņa avots, tāpēc tev ir jāiet prom, dari savas lietas. Tu izkāpi no savas mašīnas darīt savas lietas, viņam jātiek galā ar savām lietām, tev jāsargā savas sirds, tev jāpārliecinās, ka esi drošā vietā un ka tavas sirds vairs netiek sāpināta dēļ šī cilvēka. Tu novērosi neko vairāk kā pazemību, viņam jājūtas pazemotam, jo ja tu vēlies turpināt iekāpt kā glābēja, viņš turpinās to pašu ceļu, to pašu modeli, tad tur nekad nebūs izmaiņas, jo tad viņam nebūtu nekāda iemesla mainīties. Tu esi iemesls, Dievs tevi lieto kā iemeslu viņa izmaiņām. Dievs saka, ka tas ir labi nolikt robežas un teikt, ka tā nav tava cīņa, kas jācīna. Dievs saka, ka mašīna nestāvēs uz vietas un būs atkal kustība.